Ielavīs kā kanjons starp drūmiem un apdrupušiem rūpnīcu korpusiem. Vēlās vakara stundās te spokojas, bet jau pārsimt metrus tālāk atrodas Seguškalna nogāzes. Tik intriģējoši Daugavgrīvas ielas 3. rūpnieciskais posms raksturots pirms daudziem gadu desmitiem. Bet starp citu arī šodien te kūp daži rūpnīcu dūmeņi un smaržo pēc iesala. Rīgas pirmā tāda liela fabrika, vai ja tā varētu teikt, ir alus darītava Ilģu ciems. Lai gan nekad nekur nav bijis šis rakstītais vārds Ilģu ciems, bet vienmēr bija Ilge zem, bet Ilģu ciems tas ļoti skaisti sēž uz mēles. Protams, ļoti ātri viņai radās konkurence. Otrā pusē uzcēla Tannheiser, kas praktizējās uz tumšo ālu. Visu padomu laiku šīs abas tika apvienotas un bija Ilģu ciema gaišais ālus. Tā bija Ilģu ciema palīdzības biedrība. Un ko tas nozīmē? Tā bija būtībā tāda otrās pakāpes pensija. Ja? Cilvēki maksāja no algas, maksāja šajā palīdzības biedrībā kaut kādu naudu, un tad viņus pa godam aizvadīja uz mūža māju. Pie palīdzības biedrības, kur atzarojas Buļļu iela, ir senā Nordeķu un Ilģu ciema robeža. 18. gadsimtā te atradušās Jāņa Štenhauera veidzirnavas un papīra dzirnavas, ko vēlāk daudzināja kā manufaktūru. Jau 17. gadsimtā Ilģu ciems bijis liels latviešu ciems, bet Ziemeļu karš un mēris to stipri izpostījis. Jauns uzplaukums sācies līdz ar rūpniecības attīstību, ko apliecina arī Rīgas laku un krāsu rūpnīcas korpusa Seguškalna pakājē. Rūpnīcu dibinājis Leopolds Kasella un ko 19. gadsimta beigās, bet 1930. gados aizsargu daļas komandieris Mārtiņš Kalniņš te ierīkojas ķīmisko fabriku. Seguškalnam pieplakušas vairākas koka ēkas. Vienā no tām kādreiz atradās pilsētas 4. poļu pamatskola. Koka nami vēl atgādina par seno brūno Ilģu ciemu, kur sētas smaržo kā veci sieri. Tur, kur jaunās mājas, kādreiz bija milzīgi dārzi un ganības. Tepat aiz stūra dzīvoja Raimonds Pauls. Šeit bija daudz purvu, tos nosusināja un uzbūvēja mājas. Šī bija skaista muižiņa ar sakoptu dārzu, akmens vārtiem, trūklaku un puķu podiem. Te dzīvoja kāds slavens ārsts. Griestu augstums ir 4 metri. Teikšu godīgi, man ir silti tad, kad es to vēlos. Vienīgi augstais ūdens, bet esam uzstādījuši ūdens boileri. Man par apkuru nav jādomā. Burvīgi, ka ir vieta, kur bērniem pastaigāties. Tikai vajag nedaudz savest kārtībā. Brūnais Ilģu ciems, pakauša mala. Svārki ceļam uz kāpām un vilni. Tevi kāri un bezdarbi mala. Tomēr logi tev klusuma pilni. Sekojot dzejniekam Aleksandram Čakam, esam nonākuši Ilģu ciema centrā. Jau 30. gados te beidzās Daugavgrīvas ielas bruģis un sākās asfalts. Tramvajs gan toreiz vēl nemet slaidu loku starp Lilijas, Daugavgrīvas un Baltās muižas ielām. Te bija gala punkts, kam bija priekšā bufers pamatīgs, un tad, kad atbrauc līdz šejienei, tramvaja vadītājs paņēma savus kloķus, jo katram tramvajam motors bija abos galos, paņēma savus kloķus, paņēma sēdekli, kas tika iestiprināts ar 2 tādām ķēdēm un gāja uz tramvaju otru galu, lai varētu braukt apakaļ Rīgas virzienā. Te bija Vilareta aptieka liela, un tanī laikā tā bija ļoti noslēpumaina vieta, jo, ko nozīmē aptieka? Tas bija būtībā kaut kāds alķīmija, jo visas zāles tur taisīja uz vietas. Ulmans izdarīja 2 brīnišķīgas lietas. Viņš visai Rīgai apkārt uzbūvēja tās pirtis, kam tad te bija vanna mājās. Un pirts tā bija ļoti vajadzīga lieta, un to Ulmans ierīkoja.
Bez tam viņš ierīkoja strādnieku ēdnīcu, piemēram, šitā te. Un tur 20 centīmi maksāja 3 ēdienu. Uz maizi bija uz galda pavelti. To varēja atnākt, ēst maizi un nemaksāt īti neko. Tur, kur tagad tur tā baltā zīme, tur stāvēja slavenais Skuiņu avīžu kiosks. Mans tēvs bija invalīds, viņš bija zaudējis abas kājas, un toreiz avīžu kioskus deva kā tādu, būtībā, tādu atbalstu cilvēkiem, kas nevarēja citur vairs strādāt. Tā kā es būtībā tur esmu uz avīzēm gulējis, kad man bija 4 gadi, mēs te atnācām. Un pirmā smarža, kas man vispār ir degunā, tā ir svaigi iespiestas avīzes smarža. Bet toreiz te bija brīnišķīga vieta, te bija Ilģiciem tirpziņš. Tur bija telefons, tur bija labierīcības, tur bija pilsētas labais ūdens. Tā bija ļoti masīva čuguna tāds staps ar ļoti masīvu, bet brīnišķīgu, niķelētu, tādu smagu, tā kā auto stūri. Viņš bija ļoti populārs, kaut vai tāpēc ka irbīti tur nāca gleznot, un ir pat tādas irbīšu gleznas, ka Ilģiciem tirgu. Tā ir nevis Tvaika iela, kas ir Sarkandaugavā, bet tā ir Tvaikoņa iela, jo viņa aiziet tieši uz to vietu, kur kuģīts brauca uz Rīgu katru pusstundu. Un tas bija lētākais satiksmes līdzeklis, bez tam vēl kur tas skaistais brauciens pa Daugavu. Kad es biju maziņa, es nezināju, ka te atrodas sieviešu cietums, bet te ir sieviešu cietuma iela. Un šeit vienīgā kustība bija daudz zaldātu. Šurpu turpu viņi tādām lielām, es nezinu, pa 8 viņi gāja. Tā bija īpašniekiem māja, jo apakšējā stāvā bija vitrāža darbnīca. Te varēja mierīgi durvis neslēgt ciet, ka veļu izžāva tepat pagalmā, un mēs striķos šūpojāmies. Un bērni pagalmā spēlēja bumbu. Vienīgais, ko mums neļāva pāri ielai skriet, ko mēs ļoti sekmīgi tik un tā darījām. Dzīvoklis bija liels, ar baltu krāsni. Kā strādnieku dzīvokļi, virtuve pa vidu, un tad pa labi roki viena istaba, pa kreisi roki otra. Tā ir vecā stikla fabrika. Šis ir jaunais korpus, un te vispār jaunas korpus sabūvēja. Tur tas ir vecais skurstenis, šis ir jaunais, manuprāt, skurstenis. Un bija brīvā vaļā tie smilšu kalni, un brīvā vaļā bija arī koka tādās lielās kastēs stikla pudelītes smarža. Un visefektīgākās pudelītes bija tāds kā vīnogu ķekari. Tās mēs čiepām. Vēl bija liektā zona skriet uz Zundas kanālu, jo vislielākā izpriec bija pavasarī, lēkāt pa ledus gabaliem. Un tad katru pavasari katrā otrā dzīvoklī bija brēkšana, jo vecāki pēra bērnus. Nevelti Tvaikoņu ielas pirmais nosaukums bija Ūdens iela. Ilģiciem sieviešu cietums atrodas ādu un māla preču fabrikas, anilīna krāsu un raugu fabrikas teritorijā. 1936. gadā Aleksandrs Čaks rakstīja: Tikko īsā Tvaikoņu ieliņa pazūd ūdenī pāri mazo nameļu galvām, kā balti nokūpējas milzis ceļas dzirnavas. Pie pašām dzirnavām var piestāt pat līdz 5000 tonu lieli jūras kuģi. Mēs arī sauļojamies vasarā, tur bija maziņš liedeks, baltas smiltis, bija tīrs ūdens, varēja makšķerēt, puikas makšķerēja. Te mēs varējām pa taisno iziet uz Zundiņu, un tagad te ir lieli vārti priekšā. Tagad priecīgi redzu, ka te ir moduļu mēbeles, jānāk apskatīties, kas tur notiek. Ja uz to pusi gandrīz nemainīgi ir saglabājies viss, tad šeit ir viss pilnīgi citādāk. Šajā vietā atradās ļoti skaista maza tāda mājiņa. Viņi smaržoja pēc bildītēm. Viņām pat bija tāds piparkūka, tāds vēderiņš visām. Viņas ir krāsainas, viņas bija ļoti skaisti. Tur bija sunīši un kaķīši.
Tas bija grāmatveikals, kur Spriņģa kundze saimniekoja, un viņai arī bija strādājusi tekstilu fabrikā, viņai bija nomiris vīrs, un tāpēc viņai tekstilu fabrika deva, kad tādā grāmatveikalā viņi varēja arī pārdot drēbes. Tās bija ļoti labas, izcils drēbes, jo tā bija Angļu fabrika, kas ražoja produkciju, uz kuru bija rakstīts Made in England. Около 60 лет обратно здесь был клуб «Текстилка». Pirms 60 gadiem šeit bija tekstilnieku klubs. Vai jūs gājāt uz dejām? Jā, es nācu uz dejām un iepazinos šeit ar savu vīru. Starp citu, šeit ļoti bieži spēlēja Raimonds Pauls. Довольно часто играл. Tur, kur tagad jaunais tas lielais korpus, tur bija vecā tekstila fabrika un ļoti ilgi tur krāsmatas bija. Tā bija tekstila fabrika, kurā strādāja mana tēva tēvs Antons Šostaks. Viņš bija ļoti brīvdomājošs cilvēks, viņš bija iestājies savā laikā sociāldemokrātos un viņu atvaļināja no darba. Lai ģimene neciestu trūkumu, vecmāmiņa aizgāja strādāt. Tēnicis skaitījās 3. šķiras restorāns, un tur nepārdeva alkoholiskos dzērienus. Šķietam nepārdeva, jo visi jau mānījās tieši tāpat. Tur bija tāda apkalpotāja, ko pa mīci sauc. Un man māte man stāstīja, šitai mīcei zem bruņķiem apakšā ir šnaba pudele. Un es nekādu nesapratu, kāpēc sievietēm ir vajadzīgs zem bruņķiem turēt šnaba pudeli. Restorāns bija uz šā stūra. Tur bija lielā melnā bumba, ko mēs saucām. Un te bija policista būdiņi, tādas apmēram kā tagad pie pils var redzēt. Viņam stāvēja te pipka vienmēr aiz rokas, viņš tā neplātījās. Tad mēs dzirdam, bļūkš, bļūkš, 2 reizes tās tā bija un iestājās klusums un miers. Turpat tālāk bija ebrejs mūsu vērtiņš. Tāds tika auguma vīriņš ar tādām dikti neredzīgām, tādām lielām, biezām brillēm. Viņš tā kā tāds ezīts bija vislabākās atmiņas. Viņš skrēja naktī, viņš neko neprasīja nevienam, nekas, nekā. Tas bija mūsu vienīgais ārsts. Te uz pašu stūri te bija liels audeklu veikals, un tur bija arī Paula bode. Skolnieks Zigis Skujiņš 1941. gada jūnijā pabeidza pamatskolu un kopā ar klases biedriem piepelnījās mizojot kokus Grīdenera dambī. 1941. gada 22. jūnijā sākās karš. Pa ceļam uz mājām draugi vēroja vācu bumbvedējus virs Rīgas. Viņas bija sakārtojušās, tas vācu bumbvedēji tā kā ļoti zēmu patiesībā. Pa 3, atkal trīnieks, atkal trīnieks. Grupa lidodam uz aerodromu, lidoja tieši pa šito Daugavgrīvas ielu un sāka jau drusciņā ātrāk pasteigdamies. Sāka mest jau bumbas, ziniet. Tur, kur tagad tā sieviete iet, tur, kad es te atnācu, te visur bija bedras, bumbas izsitušas bedras. Viņas visas smirdēja vēl pēc gāzēm, visas telefona līnijas gulēja pa zemu un koki bija sagāsti. Un tur bija viens cilvēks, siluets palicis tikai. Viņš bija vienkārši ņemts un iedzīts iekšā. Neviens no ilcieniem viņu nepaziņa. Tieši aiz šī mazā stūrīša bija ēdnīca restorāns. Restorānā bija tā, ka meitenes bija ļoti tievas, mazas un smukas un ar baltiem tādiem, kā vainagdziņiem galvā, tādiem iestīvinātiem kronīšiem. Un tādi paši balti priekšautiņi bija un balti blociņi. Tādī laikā vēl arī sāk meitenes staigāt uz tiem spicējiem papēdīšiem un tādās kuplās kleitās. To uz turieni nāca Ilģa ciema Daiļavas, tādīs Diora tipa kleitās. Un kā mans tēvs ar manu mammu iepazinās, jo viņš dzīvoja Malkas ielā, Pakalniņā. Un Līņā bija Kauņas iela, kur dzīvoja mana mamma. Un tā viņi laikam saskatījās.
Nav ne Malkas plača, ne Malkas ielas. Malkas ielas nav. Mēs ļoti bieži gājām atpūsties uz Deguškā, un tā jau bija tāda ārkārtīgi skaista vieta. Tur bija vienmēr iekopts parterī, bija sastādītas puķītes, atraitnītes, un zilas, un violetas, un dzeltenes. Tas bija bezgalīgi skaisti, un dejas bija sestdienās. Labdien! Jums arī patīk atraitnīt? Ļoti. Vismīļākās puķītes arī kastītēs pie mājas stādam vienmēr katru gadu. Ja jau jums te ir atraitnīts, tad jau laikam tās ir pieprasītas puķes. Jā, pieprasītas uz kapiņiem, uz balkoniem. Tagad iznāk, ka vienīgais kiosks šeit esat jūs, tātad jūs te novērojat, kas notiek uz Daugavgrīvas ielas. Tieši tā, luksuforu noteikti vajag. Noteikti, tas viennozīmīgi. Pagājušā nedēļa tanti notriec un mašīnas arī saskrienās, viņi neievēro to gājēju pārēju un tad viens otram virsū. Traktiernieka Ivļeva nams Baltās ielas stūrī apliecina seno patiesību. Laba vieta necieš tukšumu. Traktieri, krogi, restorācijas un kafejnīcas te bija un laikam jau arī būs. Es zinu, ka šī māja piederēja juristiem un advokātiem. Tas bija apmēram 18. līdz 1920. gadam. Šo namu mantoja viņu mazmeita. Tagad viņa dzīvo Maskavā, un mēs to māju atpirkām. Nams ir sens, būvēts ap 1905. gadu. Mēs plānojam to atjaunot un noteikti izliksim plāksni ar gadskaitli. Es pats esmu mednieku kluba dīzelists priekšsēdētājs, un tāpēc interjerā mēs mazliet izmantojām arī medību trofejas. Šis kuilis svēra 202 kilogramus. Mēs viņu nomedījām februārī un izveidojām izbāzēni. 16 gadus esam šai mājā. Sākumā bija ļoti labi. Strādāja vairākas fabrikas, apkārt bija daudz cilvēku. Bet tagad, diemžēl, krīze. Ilģu ciema alus darītava ir slēgta. Žēl, labs alus bija. Tagad dzeram ķekavas alu. Tālāk Daugavgrīvas ielu ieskauj Brežņeva laikā 18. gados uzceltie Rīgas tekstila un Rīgas lielpaneļu dzīvojamo māju konstrukciju rūpnīcas korpusi. Taupības režīmā celti tie jau sākumā izskatījušies nolietoti. Līdzās jaunajam biznesa centram tomēr var pamanīt arī kādu Brežņeva laika pērli. Šeit industriālajā vidē savu mūža nogali un sabrukumu piedzīvo ārkārtīgi tipisks 50. gadu nogales, 60. un 70. gadu padomju monumentāli dekoratīvās glezniecības stila paraugs. Atcīmredzot, kāds varbūt pat ievērojams mākslinieks tajā laikā ir to darinājis. Tur it kā auseklītis ir. Bet auseklītis tā, ka tomēr skaitījās vēl neatļauta zīme, jo tas bija aizsargu simbols. Tad ir kā tāds ne tā auseklītis, bet tomēr auseklītis. Tā kā tas tautiskais gēns arī šeit sitās cauri kā tāda zirga kāja. Tagad jau viņš iegūst tādu kultūras pieminekļa vērtību, ko atkal apķersies tad, kad būs pa vēlu, kad vienīgais pēdējais būs pa galam. Tagad mēs esam pie vienas Rīgai raksturīgas tā saukto Staļina laika apbūves, kad šīs celtis ir ķieģelīšiem akurāti amatnieciski celtas, un Latvijai bieži vien tika izmantoti vācu karagūsteņi, kas vēl vairāk to kvalitāti ceļ. Staļinkas ir tāda pieprasīta lieta, un tā ir tāda pamatīga laba dzīvojamā vide, kur vienīgais, kā jau parastā hroniskā padomu problēma, ka, lai arī pat amatniecības daudzkārt tā apdare vai tā kopšana ir tik bēdīgi bijusi cauri gadu desmitiem, ka viņas izskatās tā padrūmi pabēdīgi, bet augstie griesti, parketa grīdas, lielas istabas, jo bija vieni Staļina laikā iestādīti normatīvi, kas Hruščova laikā atkal tika samazināti, minimalizēti, un kad notika tāda pārēja uz trušu būrīšiem. Katrs rīdzinieks, kas nonācis Daugavas krastā, paskatīdamies pa labo roku, vismaz redzēja vecos laikos baltu, kūpēju vienmēr dūmi. Tur vienmēr bija tāds liels skurstenis un kūpēju dūmi. Un tā bija Schmidt Portland cementa fabrika. Tas bija pirmais Portland cements Krievijā.
Tā kā pieprasījums pēc tā bija milzīgi liels un fabrika zēle un plauka. Viņiem bija pašiem 2 lokomotīvītes, maziņas. Vienu sauca Lācītis, vienu sauca Ronītis. Pilves lidosta. Pirmajā Latvijas neatkarības laikā te bija vairākas gaisa satiksmes. Ar Stokholmu bija, ar Vāciju, der Luft bija, ar Krieviju bija Aeroflots atbrauc. Tā kā, un bija pašiem savu iekšējā līnija, kad tāda 2-motoru lidmašīnas 2 gabals bija 10-vietīgas, kas gāja uz Liepāju. Tanī laikā viņā nebija neviena betonēta skrejceļa. Tā visa bija zāle. Lidlaukā tagad trenējas Latvijas armija un dažādi aeroklubi, bet pirmoreiz vēsturē Spilves pļavas piemin 1701. gadā. Ziemeļu kara laikā zviedri te 2 stundās sakauj sapšu karaspēku. Vēlāk Rīgas lidlaukā tauta pulcējas aviācijas svētkos. 1940. gada 17. jūnijā 200 Latvijas brīvvalsts lidmašīnas krīt Staļinam par laupījumu, bet pēc gada te visus sabumbo vācieši. Tas ir 50. gadu pirmajā pusē celtais lidostas nams, kas tātad tolaik bija arī vienīgais Rīgā. Man aizdoms, ka tas ir vienīgais publiskā telpā Rīgā vēl saglabājušamies PSRS ģerbonis. Šeit atrodas iekšā lielākais socreālismu sienas gleznojums visā Latvijā, kas ir tāds ļoti reprezentābls, skaists. Un arī paši interjeri ir raksturīgajā, tam laikam raksturīgajā neoklasicisma stilā. Stils, kurš ir iedibinājies 30. gados un tikpat labi, negluži burtiski šādas lietas, bet līdzīgas lietas jūs varat atrast Francijā, Anglijā, Amerikā, kas bija bijušas tā laikā, protams, demokrātiskas valstis. Kopš Latvijas, atjaunotā Latvija ir tā, viņš te stāv un brūk kopā. Rīgas aerodromā jauna lidosta. Tās veidošanā piedalījušies mūsu republikas labākie celtnieki un lietišķās mākslas meistari. Tie bija tie skaistie pirms terorismu laiki, kad jūs nācāt, jūs varētu par taksi piedrāsties pie trapa un kāpt iekšā, tā kā tramvajā. Neviens jūs tur nepārbaudīja, pie ieejas tur paprasīja biļetīti parādīt, un jūs vienās 30 minūtēs blaukš bijāt Liepājā vai Ventspilī. Turien viņš lidoja, tas bija smieklīgi lēti, simboliski, tā ka jūs varētu tur strādāt un atgriezties te. Tas neko nemaksāja. Tā kā man ir tāds skaistas atmiņas, un šeit bija arī brīnišķīgs restorāniņš, kur tādi centra cilvēki varēja tā atļauties atbraukt tā nomalē nost no acīm dienas laikā, tur pasēdēt, iedzert, patērgāt, dažs labs ar kādu kreiso soli tur piekopt. Vai ne, jo varēja būt droši, ka šeit gan nekāda sieva vai sievas draudzene tur neuzradīsies. Iepratī Spilves lidostai Daugavgrīvas iela pārtop Daugavgrīvas šosejā, bet mēs izmetam līkumu pa seno Iļģu ciemu, lai atcerētos vēl kādu Iļģu ciema dzejnieku. Tētim bija labs paziņa Harijs Gāliņš, un mēs bieži vien gājām šurp šo mājiņu ciemos, jo tētis ar viņu satikās, papļāpāja. Manuprāt, viņi pat spēlēja šahu. Pusauģu gados es sāku, protams, rakstīt pantus, dzējas, un sarakstīju tur veselas 2 kladas, un mans tēvs bija ārkārtīgi lepns. Un iedeva savam draugam recenzēt. Viņš bija visu izlasījis un katru dzejoli izanalizējis. Tā ka pret tik jaunu cilvēku, kuram bija 14 gadi, bija tāda cieņas pilna attieksme. Tāds bija Harijs Gāliņš. Tāds liels, varens vīrs, dušīgs, ar brillēm, smaidīgs, priecīgs. Un te viņš dzīvoja šajā mājā. Lilijas ielā. Jā, manuprāt, šinīs logos. Es esot slings, kalns lēni atver plakstus, un kokiem pumpuri ar troksni sprākst. Aušbrūnos zaros zaļgansārtus rakstus. Vien dzeguši kalns tik skaisti uzplaukt māk, kad viesoties pie viņa saule nāk. Tādu Harijs Gāliņš kādā pavasarī ieraudzīja Rīgas augstāko virsotni. Uzkāpsim arī mēs Dzegušu kalnā un būsim 28 metrus virs jūras līmeņa. Te gan bija tā skaisti pakāpieni,
un ar tādiem kā mūrīšiem. Un uz mūrīšiem bija vēl tādas kā puķu vāzes. Un lūk, tie ir tas parteris, kur bija, nogāzē. Pa perimetru bija tāda, kārtīga josla ar tām atraitnītēm. Cilvēki jau brauca uz šejieni no Rīgas centra pastaigāties un tiešām vērot panorāmu. Un rudenī bija ļoti skaisti, kad lapas krita, bet jau bija otrais krasts labi redzams. Nebija tā aizbūvēts kā šobrīd.